Sveiciens no Dienvidindijas. Esmu iegājis pilnīgos džungļos, palmu mežā, un fonā droši vien dzirdat putnus, dzirdat varbūt lauku cilvēku balsis. Un šodienas mūsu tēma ir riski, kādi pastāv praktizējot krija jogu. Tātad tas, ko mēs darām, mēs strādājam apzināti ar savu enerģiju, ar prātu, ar savām domām, un tas nozīmē to, pēc manas pārliecības, to, ka pilnīgi viss, kas mūsu dzīvēs notiek balstoties uz mūsu brīvo gribu un mūsu domām. Un vienalga, vai tas ir apzināti vai neapzināti, tas nozīmē to, ka, pieņemsim, apzināti varbūt mēs vēlamies kaut ko ļoti skaistu savā dzīvē pieredzēt, bet neapzināti mūsos ir lielas bailes par kaut ko, un šīs lielās bailes ir daudz patiesāka un izteiktāka emocija nekā mūsu vēlme. Vēlme varbūt ir ar vājāka, un attiecīgi mēs savās dzīvēs apzināti vēloties kaut ko skaistu, neapzināti piesaistam to, no kā mēs baidamies, jo tam ir lielāka jauda. Un jebkurā gadījumā tas notiek mūsu brīvās gribas ietvaros un mūsu domu ietvaros, mūsu uzskatu sistēmas ietvaros, bet tas nenotiek mūsu apziņas virspusē. Līdz ar to šis te brīvās gribas princips un domu spēka kā tāda princips, viņš nav pārkāpts. Vienkārši viņš mums nav tik acīm redzams. Un līdz ar to tie riski, kādi krīzes praksē pastāv, ir saistīti ar to, ka mēs atbrīvojamies no tiem enerģijas blokiem, kas mūsos ir bijuši, un saņemam jaunu enerģiju sevī. Gan mentāli, gan fiziski. Attiecīgi, jums parādās daudz vairāk enerģijas realizēt savas iegribas, savas vēlmes, un šī enerģija aiziet uz turien, kur ir vērsts jūsu prāts, kur ir vērsta jūsu apziņa, un tas nozīmē to, ka var piepildīties tie scenāriji, kur ir negatīvi. Ko ar to darīt? Vajag priekš sevis sakārtot šos te ētikas jautājumus. Tātad nedarīt pāri apkārtējiem, nedarīt pāri sev. Un, lai to izdarīt, mums sākumā ir jāiedziļinās sevī, savā prātā, savā zemapziņā, un jāsaprot, vai mēs neesam destruktīvi paši pret sevi, vai mums šīs te uzskatu sistēmas nav destruktīvas. Un tātad uzsveršu vēlreiz, ka pirmkārt mums ir jāsakārto ētikas principi, nedarīt pāri sev, nedarīt pāri apkārtējiem, bet tas nav tik vienkāršs uzdevums, kā jau jūs tikko sapratāt, ka tur ir diezgan nopietni jāiedziļinās un jāpavēro gan no sevi, gan ārējā pasaulē, gan iekšējā pasaulē. Teikšu tādus dažus vienkāršākus piemērus. Iedomājieties, jums patīk dzert vīnu vakaros. Un jūs sevi ierobežojat, lai to nedarītu katru vakaru, bet pieņemsim, jūs to darat vienreiz nedēļā. Atbrīvojoties šai te enerģijai, jums būs daudz vairāk spēka realizēt to, ko jūs vēlaties, bet ko jūs sev neļaujat. Tātad pastāv iespējamība, ka reiz nedēļā vīna iedzeršanas vietā, izjūtot spēku pieplūdumu, jūs sāksiet lietot vīnu katru vakaru. Vai jūs esat atkarīgs no azartspēlēm, bet apspiežat to sevī. Tagad jums būs daudz vairāk enerģijas un daudz vairāk spēka realizēt šīs te ieceres. Un tas nozīmē to, ka jums ir pirms prakses veikšanas jāsaprot tas, ka man būs vairāk enerģijas, man būs vairāk spēka, gan mentāli, gan fiziski. Un šī enerģija, viņa tieksies sevi izpaust.
Ja? Un jums ir jābūt kontrolei par to, kādā veidā šī enerģija tiks izpausta. Jums sākotnēji ir jāsaprot, tā, mirklī, kad es vēlēšos darīt destruktīvas lietas, es apzināti darīšu kaut ko citu. Jums ir jābūt skaidram, ar ko jūs to aizvietosiet. Piemēram, nezinu, iešu uz sporta zāli, iešu skriet, iešu pastaigās. Veltīšu vairāk darba savām pozitīvajām vēlmēm, piemēram, kaut kādiem neattīstītiem projektiem vai mākslai. Tātad jums ir jābūt vairākām lietām skaidram, jābūt skaidram, uz kurieni jūs var vilkt un ar ko jūs to aizvietosiet. Un nākamais, kas ir pats galvenais, tajā mirklī, kad tas notiek, jums ir jābūt spējai atturēties no destruktīvā un virzīties uz pozitīvo. Un attiecīgi arī Patanjala jogas sutrās ir tāda 8 pakāpju joga, kurā tiek dotas zināšanas, ar ko ir jāsāk, un pakāpeniski soļi, kā mēs ejam jogā pašattīstības virzienā līdz pilnīgai atbrīvei. Un pirmie 2 soļi ir tieši šī te nevardarbība. Tātad tas nozīmē sakārtot savu prātu, sakārtot savu ētiku, salikt visu pa plauktiņiem, ko man nedrīkst darīt, ja, ko es neatļaušu sev darīt. Tātad destruktīvās lietas. Un pretējais, kas man būtu jādara. Pieņemsim, kaut vai praktizēt kriju vairāk. Ja? Ja bija apņemšanās praktizēt kriju, pieņemsim 15 minūtes dienā, tad atbrīvojoties vairāk enerģijai, es praktizēšu kriju pusstundu vai stundu katru dienu. Un tas ir arī jāievēro. Ko šis te sevi ietver? Tas sevi ietver arī to, ka jums ir jābūt skaidrai šai te mērķu sistēmai, nospraustiem mērķiem, ko jūs vēlaties savā dzīvē sasniegt. Jo krijas prakse jums ļoti jaudīgi palīdzēs mērķus realizēt. Un ja jums šie mērķi nav pašiem priekš sevis noformulēti un skaidri, tad šī te enerģija aizies nenoformulēto līdz galam mērķu virzienā. Tas ir dažādu sīku iegribu. Kaut vai tā pati vīna dzeršana, vai pārēšanās, vai kaut kādi citi mērķi, kas ir bijuši sīkas iegribas, ja, nebūtiskas, un sen aizmirstas un nevajadzīgas, bet no prāta nenoņemtas, neizdzēstas. Protams, tās ir atsevišķas atkal dažādas tehnikas, kā ar to strādāt. Mērķu formulēšana, tas ir tāds milzīgs apjoms zināšanu, kā to darīt, kā to ievērot un dažādas papildus prakses tajā visā. Bet no vienkāršiem vārdiem runājot, es jau jums šo te principu izstāstīju. Protams, ja jūs nopietnāk pieslēgsieties mērķu realizāciju praksē, ko es arī jums varu dot šādu veidu zināšanas, kā to darīt, tad tas būs daudz efektīvāk. Bet šie te pamata principi jums ir jāievēro, un jebkurā gadījumā saprotiet galveno lietu, ka nekas nenotiek pret jūsu brīvo gribu un pret jūsu pašu domu spēku. Un jebkurā gadījumā praktizēt kriju ir daudz svarīgāk nekā to nedarīt, un praktizēt kaut vai drusciņu ir daudz vairāk nekā nedarīt to nemaz, un caur praksi jūs pakāpeniski iegūsiet šīs te pieredzes savas personiskās. Tas nekas, ka jūs pirmajā reizē kaut kas nesanāks. Pieņemsim, es nezinu, jūs aiziesiet un pārēdīsieties pēc pirmās krijas prakses, izpildīšanas, izjūtot šo te papildus enerģiju. Un arī šī te enerģijas sajušana, tas nenozīmē, ka jūs viņu tīri fiziski izjutīsiet. Tas nav obligāti. Jūs varat izjust, jūs varat neizjust. Bet neatkarīgi no tā, jūsos iekšēji var parādīties šis te impulss,
Un iešu kaut ko garšīgu pagatavošu un saēdīšu, uzēdīšu, ja? Bet vienkārši pirms tam iespējams, ja jums tāda doma ienāktu prātā, viņai nepietiktu enerģijas realizēties, vai viņai nepietiktu enerģijas parādīties jūsu prātā. Un tagad pietiek enerģijas abiem, gan domai atnākt, gan pietiek enerģijas fiziski to realizēt. Un jūs to neapzinoties, nepamanot, vienkārši ejat izdarat un secināt, es šodien pārēdos, un jūs nesavalkat paralēlis, ka tādējādi jūs piepildījāt sevi apspiesto vēlmi, bet sevi esošo vēlmi. Jebkurā gadījumā, caur šo te personisko pieredzi jūs pamanīsiet, es esmu sācis darīt to, to, attiecīgi, ar ko es to aizvietošu, un tad ir jābūt arī pietiekami daudz gribas spēkam reāli aizvietot. Tomēr, ja jums nepietiek gribas spēka aizvietot, bet vienalga jūs realizējat šīs te savas nosacīti negatīvās vēlmes, jo negatīvs ir nosacīts jēdziens, tas arī ir prāta ideja par to, kas ir labs, kas ir slikts, bet objektīvā realitātē vienīgais, kas to nosaka, tas ir mūsu prāts. Ja? Nebūtu šis te mehānisms, vērtētāja mehānisms, pozitīvs, negatīvs, tad nebūtu arī šāda te jēdziena. Labi, tas ir cita tēma nedaudz, bet jebkurā gadījumā jūs neaizbeigsiet no sevis, jūs nevarat izbeigt no tā, ko jūs vēlaties. Pat ja jums izdodas apspiest kaut ko veiksmīgi ilgāku laika periodu, kaut kādā brīdī tas vienalga netiks saturēts, kā mēs zinām, nemēdz būt bijušo alkoholiķu, ja? Tas pats attiec uz jebkurām citām mūsu vēlmju izpausmēm. Ja mūsos šī te vēlme ir, tad viņa kaut kādā veidā iznāks ārā. Un māksla ir transformēt, ja? Ko dara šo te nosacīt neizbijušie alkoholiķi. Viņi aizvieto ar kaut ko citu, un tik ilgi, kamēr viņiem piemīt šī te spēja aizvietot, tikmēr viss ir kārtībā. Tiklīdz viņi šo te spēju zaudē, tā šī vēlme nodarboties ar to, ko patiešām gribās, viņa uzveic mūs. Lūk, bet mums ir jāiegūst šī te spēja, ka mēs uzveicam vēlmi pēc negatīvā sevī principā, un tas ir laiks, tas ir process, un tā skaitā krija to palīdz. Krija palīdz tīrīt šo te informācijas apjomu no mūsu zemapziņas ārā, bet to nevar izdarīt vienā dienā vidējais cilvēks. Ja, tur ir jābūt kaut kādai super nosacīti jogam ar uzstrādātām iemaņām jau no iepriekšējām dzīvēm, lai to, tātad tie cilvēki, kas to var izdarīt tagad un uzreiz, tādi ir ļoti niecīgs skaits. Pārējie mums visiem ir nepieciešams praksa veikt ilgāku laika periodu, līdz mēs attīramies. Ja jums ir kaut kāda veida jautājumi, šaubas par kaut kādiem negatīviem krīzes prakses aspektiem, lūdzu jautājiet, rakstiet, izskatīsim to. Es izstāstīju sev reāli zināmos šos divus aspektus. Un padalījos. Uz tikšanos nākamajā video. Atā.